Nu, nav paužu, ja nelaiž uz laukuma, kad tur paužu dabūt. Labi. Alkohols nav traucējums šogad, vai tas varbūt pat ir slikti, ka nedzer? Tu man neuzvelc čalīte. Kas tev pīkstegs? Nesaprotu. Tas mums ir tāda tehnika, kas ir kā izņem visus necenzētos vārdus ārā no etera. Tu ko tu mani nedzirdēsi vispār? Paklausīsimies Dagmāra ar ziņām, tad būsim apkārt kopā studijā ar... Viņai jārliekat pīkstuļus virsū. Nē, nu Dagmāra mums ir trenējusies runāt smalkāk. Kā tā es runāju? Nē, jūs runājat kā hokejā. Nu, labi. Dosim vārdu Dagmārai. Mēs esam hokeja studijā, paldies Dagmārai par ziņām un turpinām ar Oļegu. Oļeg, vai jums liekas, atkal izmantojot jūs, teiksim, tādu tiešā vārda meistaru īpašības, vai Latvijā politikā tagad viss ir uz labo pusi? Kā liekas, tev var sasist. Labi, sapratām. Par jums vairāk kā par cilvēku. Kāds jūs esat ikdienā? Jūs esat droši vien ģimenes lokā, es domāju, pilnīgi savādāks. Silts, atvērts. Es esmu pedantisks. Jā? Jā. Silts. Kāds kad ieņem normāli. Jā. Tad jā. Kā izpaužās tas, ka jūs esat gādīgs? Nu, es par sevi rūpējos, čali, jā. Jūs te izskanēja arī tas, ka jūs ejat uz operu un pie stilistiem un tā. Jā, es arī plastisko taisīšu mugurai nostiep šādu. Atvainojiet, kāpēc mugurai jānostiep jādu? Jūs sakat, tomēr tā kā sportists un tā. Nu, kur tu seju uz kropļošu? Nē, bet parasti plastiskās operācijas tājas redzamākās vietās, kur varbūt... Nu, labi, tu neuzvelc mani. Bortā ielūšu. Labi. Mēs paskatīsimies vienu reklāmas klipu, būsim apkārt kopā ar Oļegu. Jā, ja paliksi dzīvs. Dagmāra prasīja, vai Latvija labi nospēlēja jūs prāt? Jā. Kā tu slikti spēlē? Jums negribējās būt laukumā, nerāvāties uz... Tev pašam negribējās būt laukumā? Man nē. Dagmārai? Varbūt ar šo jautājumu apmaiņu varbūt arī beigsim. Sakarā ar to, ka šis ir pēdējais kungs mēnesis, ētrā atkal būs kungs veterāns Gideons, bet tagad mēs esam kopā ar hokeja veterānu, izcilo lielisko Latvijas hokeja nūjas un rīpas meistaru, psiholoģiski advancētāko no visiem Latvijas hokejistiem saulē, kas bijis Latvijas hokeja izlasē. Nu, labi, nebūrte drāmu augšā. Jautājums, vai jums liekas, ka Latvijas hokeja izlase varētu tikt tālāk nākošajā posmā? Ko viņa bez tiks tālāk? Latvijas amatieru līgas čempionātā finālā ir redzēts, ka jūs esat iznests ārā uz... Bračkas. Rīgas sporta polī, tas bija jūsu brālis, ja? Bračka iznes. Bračka iznes ārā. Viņa arī sauc Oļegs? Es neatceru. Jā. Aha. Jūs lietot? Neuzvelc man čolu. Labi. Oļeg, man liekas, ka vairāk vai mazāk mēs esam ieguvuši tādu kā personības kopskatu un nākamajā daļā parunāsim kaut ko vairāk tieši par to, kā dzīvot tālāk. Tagad reklāmas pauze, ziņas īsumā un tad atkal būsim apkārt. Nākuši ārā, vai tā ir? Vai jūs piekrītat daudz līdz te domā, ka tiešām ir dienas jau ir aiz muguras? Tas ir šitā pateikt. Ka ir bija šitanī te Stanlija kapā, jā? Visiem kausā. Visi baigi fanoja. Tagad čalis. Es jau, ko tu domā, man nav jūtu? Es normāls čalis, jā? Un kā Kira teica, davai paņem to Arčiju, iekapāji ar šņābi, zin kā čomi. Arči jau nedzer? Nu, tagad ir uzdevums. Sanktpēterburgā arī Arči spēlē pret Krieviju. Jā, 3-2 vinēja. Sakapājām 3-2 ar Arči priekšgā. Vai rītdien Arči stāvēs vārtos? Tu nepalaid muti man, ka vilkšu pa muguru bortā iekšā. Un tos pīksuļus noņem no vispār, nu točno, es jau pats nedzirdu, ko es runāju. Oļeg, mēs esam apkaļ studijā. Rītdien spēle, 4. maijs ar Krieviju. Nu, kas tev par 4. maiju, nu? Varbūt jūs neatceraties Latvijas neatkarības deklarācijas diena. Ko jūs pats atceraties?